Kūleris FM. Labrīt, pulkstens 9:44 minūtes, tūlīt jau 45, un mums šī rīta intervija, aktuālā tēma ir telpu futbols, un mums ciemos ir Zigmunds Varons, un viņš ir FC Nikers komandas dibinātājs un vadītājs. Pirmkārt, vai pareizi pateic vārdu un komandas nosaukumu? Viss pareizi pateic. Labrīt visiem, labrīt klausītāji, labrīt arī skatītāji. Un jā, viss ir pareizi. Man sauc Zigmunds Varons un esmu FC Nikeres komandas vadītājs. Nu, skaisti. Iesākumā es sākušu tā kā saka tautā, kā pilnīgs čaļnieks. Pastāst, kas ir telpu futbols un no ko atšķiras tas no parastā futbola, ko mēs spēlējam ārā. Es zinu, ārā spēlē laikam 10 spēlētāju uz laukumu, 1 vārtos. Kas ir telpu futbols pavisam no pašiem pamatiem? Jā, telpu futbols varētu teikt ir kā mazais brālis lielam futbolam, kur spēlē tikai zālē. Un ir 4 laukuma spēlētāji plus vārtsargs. Tas ir 5 spēlētāji uz laukumu. Kā jau zālē, viss ir daudz ātrāk, daudz dinamiskāk un skatītājiem arī jebkuros laikapstākļos ir hallē daudz ērtāk un diezgan strauji šās sportveids un ļoti skatāms. Ja standarta futbolā laukuma garums 100 metri, tad šeit daudz īsāks viss tas pasākums. Jā, šeit ir zāles izmērā, tā kā roksbumbā, tā kā futbolā ir, cik sanāk kaut kādi 40-50 metri. Tas ir tādam 2-metrīgam čalim, tie ir principā 4 soļi un jau pāri laukumam. Nedaudz lielāks kā basketbola laukums, jā. Skaisti, dinamisks sporta veids un labi panākumi arī jūsu komandai ir, cik saprotu, jau kādus 3-4 gadus jau startējat virslīgā. Jā, šis ir 3. gads, kad mēs startējam virslīgā un, protams, vēl daudz darba ir priekšā, taču ir liels prieks, kad jau par šiem 3 gadiem mēs esam klubu izveidojuši tādu, kad jau 3. gadā cīnamies par 3. 4. vietu regulārā čempionātā. Un komanda nemaz tik veca nav. Komanda ir 13. gadā dibināta. Jā, bet tad mēs vairāk spēlējam arī gan lielo futbolu, gan mini futbolu, gan telpu futbolu. Tur daudz visādas futbola paveids mēs spēlējam. Šie ir uz doto brīdi, šie ir tie 3 gadi, kad mēs tikai 100% spēlējam tikai un vienīgi telpu futbolu. Tāda nokoncentrējoties uz kaut kādu vienu lietu, tomēr rezultāti uzreiz nāk paši līdzi. Vairāk vai mazāk jā, bet tas jau bija tā kā likumsakarīgi, jo, diemžēl, ar spēlētājiem un cilvēku resursi ir tā, kā ir. Un jau varbūt sākumā vēl bija tie cilvēki, kas gribēja darīt vienu, spēlēt lielo, spēlēt mini, un tad varēja sadalīties, tad uz doto brīdi jau ir tā, ka vairs uz visām pusēm neizrausies. Cilvēki ir tik, cik ir uz doto brīdi, un, protams, plāni ir daudz un dažādi, bet tam visam apakšā, protams, vajag to cilvēku resursu. Un tad pagaidām mēs 100% koncentrējamies tikai uz tādu futbolu. Principā sanāk 2 reiz mazāks sastāvs, 4 spēlētāji uz laukumu, 1 vārtos. Sanāk uz pusi var visi resursi sanāk uz pusi mazāk vajadzīgi ir pret tā kā lielo futbolu, teiksim tā. Tā vienkāršot un rupti sakot, jā, varētu teikt, kad uz pusi, jā. Nav noslēpums, ka tam visam, lai profesionāli vai pusprofesionāli spēlētu, vajadzīgs arī kaut kāds resurs, jo dzirdēju, ka jūs ar kolēģi runājāt aizkadrā par to finansējumu, par to, cik tad liels tās komandas ir un kā to visu savilkt kopā, vai jums spēlētāji kā profesionāļi ir spējīgi tikai tam veltīt laiku, vai tomēr ir arī kaut kāds, maizes darbs vēl jādara papildus futbolam? Nē, diemžēl mēs vēl neesam profesionāls telpu futbola klubs. Līdz tam vēl ir tāls ceļš ejams, tā kā mēs paši smejamies par sevi, mēs esam
amatieru telpfutbola klubs, bet ar profesionālu attieksmi. Ļoti pareizi. Man īstenībā ļoti patīk šī, kā arī dodoties uz kaut kādu no treniņu, kaut vai kā parasts cilvēks, ka tu domā nevis, ka es eju uz nodarbību, bet es eju uz treniņu un līdz ar to arī attieksmi un rezultāti pavisam citi. Nu, bet labi, bet kā mēs salīdzinamies, kā mūsu futbola klubs salīdzinās ar Latvijas līmeni un kā Latvija salīdzinās pret Eiropas līmeni, varbūt tas ir interesanti. Nu, tur ir daudz dažādas nianses, tā salīdzinot pret Eiropas līmeni, taču ir ļoti liels prieks, ka mums uz doto brīdi ir izveidojušās Latvijā 2 profesionāli telpfutbola klubi, kuri attiecīgi ir apakšā piramīdai zem lieliem futbola klubiem, kā tas visā Eiropā principā ir arī pieņemts, un tas ir tā kā normāli. Mums ir RFS futzāla telpfutbola klubs un FC Rīga telpfutbola klubs, kas ir abi zem lieliem klubiem. Un jau varbūt noteikti klausītāji daudz jau sekoja līdzi, kad šogad pagājušā gada uzvarētājs Latvijā iekļuva Čempionu līgas turnīrā, kas ir Eiropas spēcīgākais un labākais turnīrs. Nu, un attiecīgi FC Rīga futzāla klubs aizspēlējās līdz elites kārtai un pietrūka nieki viens neizšķirts pret Barcelonu, lai iekļūtu jau fināla fora. Nu, tas ir ļoti liels, ļoti labs sasniegums. Tas izklausās patiešām nopietni, jo to var salīdzināt, ka tie visi lielie Eiropas klubi, kuriem apakšā ir, es vienkārši, man uzreiz tā kā gandrīz tā kā galva sagriežās, iedomājieties tos milzīgos budžets, kas ir pieejams, tur, nosauc Barcelona, jā, tur Londona, Berlīna, kas tur vēl, kur klubiem ir vienkārši miljonu budžets. Nu, tur tūkstoši neviens neskaita, tur ir miljonos viss, jā. Nu, jā, un tur arī citi sponsori darījumi un cita līmeņa. Tas viss pasākums, protams. Nu, jā, kādas, tad sanāk tā, ka jūs esat principā kā trešā komanda, kas neļauj šiem 2 tā kā lielajiem, spēcīgajiem neļauj atslābt. Jūs viņus tur ar savu entuziasmu un savu tā kā cīņas sparu viņam tā kā neļaujat vienkārši gulēt uz lauriem un savā starpā tikai cīnīties. Nu jā, tā sanāk. Mēs esam uzreiz aiz tiem 2 lieliem vaļiem, kā teikt, un mēs, un Salaspils komanda, un Nīcas komanda, mēs tur pa to 3., 4., 5. vietu arī cīnamies. Nu, un cik liels izredzes ir kādu punktu atņemt, vārtus jau viņiem var iesist arī tiem 2 lielajiem, bet cik liels izredzes viņus tur pagraustīt no tā top 2 ārā? Nu, kā reiz mums šobrīd bija pēdējā mājas spēle regulārā čempionātā pirms playoffiem, un nospēlējām neizšķirti, it kā vajadzēja uzvarēt un iegūt vēl tos 2 punktus, lai stabilāk nostabilizētos 3. vietā. Taču tā kā nospēlējām neizšķirt, tad tagad mums ir nedēļa laiks pastrādāt, un mums ir izbraukuma spēle tieši pret FC Rīga, kur nebūs variantu un kāds punkts būs. Būs jāņem kāds punkts nost. Un kur notiek šī spēle? Varbūt kuldīznieki, kurzemnieki jākāp mašīnās, jābrauc uz Rīgas, saprot spēli. Droši visu aicināt sestdien Rīgas Olimpiskajā centrā. Notiks šī spēle, ja nemaldos, bija 3 pa dienu. Un tas ir turpatās blakus arēna Rīga. Blakus arēna Rīga Olimpiskajā centrā, jā. Visi braucam mašīnās. Es domāju, kāpjam mašīnās 9 no rīta, un tad spēle garām nepalaidīsim. Jā, droši. Galā brokastas pusdienas var paēst Rīgā, un tad uz spēli doties. Varbūt vēl kaut kas interesants pastāstāms, kā vispār izveidojas komanda, kā uzrunā spēlētājs. Teiksim, tagad es šodien sākšu skriet, tad es varēšu paskriet, tad es paspārdīšu bumbu pavasarī vai rudenī es varu iet pieteikties uz komandu. Jā, tas princips jau mums tāds tā kā ir izveidots, kad ir liels prieks, kad jau 3. gadu ar mūsu komandu strādā viens no labākiem Latvijas telpfutbola treneriem. Tas ir Vitālijs Voskāns, kuram arī ļoti patīk kuldīgi, un viņam ir tas savs redzējums telpfutbolā, un viņš tad arī veido visu to komandu. Un attiecīgi klubs dara savas lietas, lai viss tā kā notiktos.
To cilvēku no malas pamana, spēlētāji pamana visu to, piesakās, atnāk uz treniņiem, pamēģina, treneris apskatās, spēlētājs apskatās, patīk, nepatīk, grib cīnīties, negrib cīnīties. Nu, un tā arī izveidojās tā sadarbība. Nu, un šis 3. gads jau ir mums, es gribētu teikt, ļoti veiksmīgs, kad izdevās arī piesaistīt no citām pilsētām spēlētājus, labs spēlētājs, kas arī labi sev parāda. Viņiem viss apmierina, viņi ir gatavi braukt no Talsiem, no Tukuma uz treniņiem 2 reizes nedēļā. Un trenējās, cīnās, treneris veido komandu pēc saviem tiem ieskatiem un, ja reiz cīnamies par 3. 4. vietu, tā tad, man liekas, ejam pareizo ceļu. Kaut ko jūs darat pareizi. Nu, un cik gara vispār vajag soliņi, ja 4 cilvēki uz laukuma, cik vajag, cik tālā rezervē, teiksim, cik tālā rezervē būtu, ja es iemācītos skriet un bumbu iespērt? Principā ir tā, ka uz spēli protokolā var pieteikt 14 spēlētājus. Parasti tie ir 2 vārdsargi un 12 spēlētāji. It kā ir tie 2 četrnieki, kas ir galvenie, ir 8 spēlētāji, tad tas 3. četrnieks ir jau kā tie tā tālākā rezerva, kur ja vajag kādu var pa vienam nomainīt. Tā, lai soliņš neatdzēs. Apmēram, jā. 3. maiņu mēs, protams, nenoliekam, viņiem arī savs darbs ir izdarāms. Protams, visiem jau arī savas iespējas. Ir jau tāpatās sezonas laikā traumas, ir vieglākas spēles, ir grūtākas spēles, bet jebkurā gadījumā savu iespēju katram spēlētājiem vienmēr tiek dot. Un ja kāds uzņēmējs šo klausās un grib atbalstīt futbola klubu, jāsazinās tikai ar tevi un rokas sadodot un ejam pretī lielajiem futbola klubam varbūt nākamajā sezonā. Protams, tas jau ar atbalstītājiem jau vienmēr ir tā, ka viņi nekad pa daudz nebūs. Un mēs tomēr spēlējam par visu Latviju. Tā kā arī ļoti liels paldies tiem mūsu 2 profesionāliem klubiem, kas pērk daudz leģionārus. Ja noteikti esat dzirdējuši, Rīgai bija labākais pasaules spēlētājs Rihardinho. Tas dod to redzamību, dod to atpazīstamību tā futbolam un tomēr atbalstītājiem, es domāju, tas ir ļoti interesanti, kad arvien vairāk un arvien biežāk Latvijā visos mēdījos, televīzijās izskan ziņas par tālu futbolu un tā ir gan klubam izdevīgi, gan arī atbalstītājiem. Īstenībā arī valstī kopumā man šķiet ir izdevīgi, ka cilvēki ir aktīvi un sporto un dažādā līmenī sporto. Ja tu esi uz soliņa, tā kā 3. maiņa, kā es smējos, ja, varbūt tu tēmē tikai uz to sportošanu, bet tas, ka tu vispār kaut ko dari un pamudini, es zinu, ka te Mairis Briedis ļoti aktīvi boksā nostartēja, tad ļoti daudz piesaistījās boksam. Tagad mums labi hokejs atkal viss hokejā aktivizējās un arī basketbolistiem labi un tā. Jebkurš sporta veids jau dod to, ka mēs kopumā esam veselīgāki, sportiskāki un tas mums visiem tikai nāk pa labi. Jā, tieši tā un tā 3. maiņa nav jau tā, tas ir 3. maiņa, viņi ir tikai spēles laikā, kas ir nepilns 2 stundas 1 dienu nedēļā. Treniņos visi strādā vienādi. Treniņos visi skrien vienādi un tur nav nekādas 1. vai 3. maiņas. Nekāds atlaides nav. Nekāds atlaides nevienam netiek dots un tur neviens malā nesēž. Tā, tas treniņu process jau noris visiem, neatkarīgi no tā, kurā maiņā treneris viņu ieliek spēles brīdī. Tā kā, protams, jāsporto visiem un tas pats arī par skatītājiem. Ļoti liels prieks, kad viņi nāk uz šīm spēlēm. Nāk jaunieši, nāk bērni, viņi redz, ka tiek izcīnīts uzvaras, kad ir tā atmosfēra un, protams, varbūt ne tieši tālu futbolā, bet redz, ka sportam pieslēgties tas ir ļoti labi un sportot tas ir jautri un patīkam. Jāsaglabā vienkārši tas sportiskais gars un tā vēlams visu mūžu garumā. Ko super, paldies, ka atnāc ciemos. Noteikti visi dodamies sestdien uz spēli Olimpiskajā centrā. Laiku precizēsiet, noteikti varat Nikars komandas būs mājaslapā. Sociālos visur atrast informāciju un tiekamies sestdien uz spēli. Jā, liels paldies par uzaicinājumu. Tikai uzvaras. Jā, tikai uz priekšu. Par stipru kuldīgu. Lai izdodas.